Čau, Raivis te, un šodien ieskatīsimies vienā super īsā video, kā es palīdzēju klientei tikt galā ar viņas bailēm par to, par nezināmo, par nākotni, vai to viņai izdosies vai neizdosies. Un tas tāda vienkārši 5 soļu tehnika, ko es izmantoju priekš tam, lai tik galā ar šo iebildumu. Parādīšu reālu piemēru, dzirdēsi reāli, kā es ar šo iebildumu cīnos, un arī beigās būs neliels samarijas, un cerams, ka arī tev tas palīdzēs tik galā ar iebildumiem, kurus tu dzirdi no saviem potenciāliem klientiem. Tad, kad viņiem ir nedaudz bail un viņi nesaprot, kā tad ar tavu produktu vai pakalpojumu viņam izdosies nākotnē sasniegt kaut kādus rezultātus. Lecam iekšā sarunā un skatāmies un mācamies. Aiziet! Jautājums, kā šis izskatās? Vai šis izskatās kā nākamais solis tavā uzņēmēja darbībā? Tas izskatās, jā. Super. Tad jautājums, kā tu gribi samaksāt par šo? Ar karti vai pārskaitījumu? Ar karti. Super. Tad nešurp savu karti, maksājam un ķeramies klāt darbiem. Kāda tur bija samaksa? Interesanti, ka es līdz šim laikam vēl nebiju pateicis cenu. Par pusgadu šitas ir 7 eiro. Jā. Tad man ir nākamais jautājums. Klausos? Jā, tā kā darīt, es gribu to darīt, bet man ir līdz galam jāsaprot tā galvenā ideja un aktualitāte sev. Un vai būtu iespēja, ka pagaidām mēs iepauzējam un pēc tam, pēc mēneša, vai pēc 2 nedēļām, teiksim tā, tad no jauna ar jums sazinos, vai tāda opcija spēlē? Skaidri. Opcijas ir daudz un dažādas. Kas man ir svarīgākais, vai tev liekas, ka viss tas, ko es tev parādīju, tev var palīdzēt spērt pareizos pirmos soļus un ar savu fitnesa plānu sāk pelnīt 1000-23 mēnesī. Vai tu redzi, ka šis te tur var aizvest? It kā, jā, es redzu, bet cik es saku, it kā, tad... Jā, tad kas no tā, ko es tev parādīju, liekas, ka tevi tur, kas tevi var, kas tev neaizvedīs tevi tur? Es nezinu, man visu laiku kaut kādas šaubas ir, tā kā kaut kas nebūs, kaut kas noiet greizi, es nezinu, kāpēc. Jā, jautājums ir, par ko tieši tu šaubies? Kas rosina šīs šaubas tevī? Sava produkta reklamēšana, tā kā tieši tā reklāma un vai izdosies vispār tālāk iziet uz jaunu līmeņa. Ok, tad es saprotu, ka uz doto brīdi. Jā, respektīvi, klients tagad saka iebildumu, kas vispār nav saistīts ar to, respektīvi, mēnesis vienkārši sāk pēc mēneša, viņai noteikti nepalīdzēs atrisināt tā kā viņas šīs bailes par to, vai viņai vispār iznāks tas, vai nē. Tā šaubas ir tā kā vairāk par to, vai tev izdosies, vai ne? Jā. Ok, Klau, zini kā ir? Tev liekas, ka tev tagad ir jājūtās tā kā savādāk? Kādā ziņā savādāk? Vai tev tiešām liekas, ka tu varētu justies tagad savādāk, bez šaubām? Iedomājies, jebkuru citu cilvēku savā vietā. Tev liekas, ka cilvēki atnāk uz šīm sarunām, viņi tādi, tā kā Niks, jā? Redzējis Niku viņu video? Jā. Viņam tur testosterons pilnas olas, jā, viss kārtībā, viņam acis lielas, viss izdosies. Tas ir normāli, ka tu šaubies. Tas, kā tu tagad jūties, tas ir ok. Tas ir tāpat kā ar lidošanu. Tu esi ar lidmašīnu lidojusi? Es normalizēju to, ko viņa pateica par to, ka viņai ir šīs šaubas, un tagad būs analoģija. Protams. Cik reizes? Vairākas. Kā bija pirmajā reizē, kad tu lidoji? Bija mazliet baisa. Jā, tāpēc, ka tu nezināji, vēl zini, kas tur notiks, jā, tā kā to ļotaku. Kā bija 2., 3. reizē lidot? Jau nevarēja sagaidīt lidojumu. Tieši tā, un ja mēs ar tevi nākamreiz kaut kur lidot, visticamāk, mēs paņemtu vēl viski, iedzert varbūt kādu vīnu, es nezinu, un vienkārši notusēt foršu laiku, vai ne? Tā. Mēģināju pajokot, bet neiznāca. Vajag izdomāt tādu labāku joku attiecībā uz lidmašīnu, lai nedaudz mazinātu šo stresu, šī iebilduma apstrādes stadijā. Tas bija ar mērķi mēģināts joks. Es neesmu labākais jokdaris. Un es gribu būt atklāts, super atklāts ar tevi. Jautājums ir tāds, vai tu vispār gribi uzvarēt un gribi būt uzņēmējs un būt labākā sevis versija? Protams, ka es gribu viennozīmīgi. Arī stāst par to, ka, ja tu tiešām tāda gribi būt, tev tāpat vajadzēs spērt šo nedaudz nezināmo soli, vai ne? Jā. Tieši tā. Un lielākā lieta priekš manis ir jautājums, vai tu gribi uzvarēt. Tu jau tāpēc arī esi šeit, tāpēc, ka tu gribi būt uzņēmējs un tu gribi uzvarēt. Un tāpēc, lai tu varētu uzvarēt, tev ir jāoperē augstākā līmenī. Saproti, kur tev ir lielāka izaicinājuma lietas, kas tev jādara. Tad svarīgākais jautājums ir šeit. Vai tu esi gatava šodien spērt soli, lai būtu uzņēmējs? Jā vai nē?
Es nezinu, man ļoti grūti tagad vispār. Iespējams, ja es būtu uzdevis vēl papildus jautājumu šeit pa vidu, Klau, vai tu gribētu sākt pelnīt ar šo biznesu vairākus $1000 mēnesī, jā vai nē, vai tu gribētu, lai šie $1000 atļautu tev, nezinu, tur ceļot, jā vai nē, vai tu gribētu, lai, un bišķiņ tos filerus, un tad šo nobeigumu jautājumu, nevis uzreiz. Un, tas man bišķiņ atsauksies, bet būs ko apstrādāt. Vēlreiz jautājums tāds, vai tev ir pieejama šī nauda, vai tev ir pieejama visa nauda, lai veiktu šo investīciju, vai daļa no viņas, vai tev vispār nav šīs naudas? Pa ko ir šis stāsts? Man ir. Tev ir šī nauda. Tad jautājums, vai tu gribi pamest savu darbu, kurā tu tagad strādā, jā vai nē? Jā. Vai tu gribi pelnīt 5-10 tūkstoši eiro mēnesī, jā vai nē? Jā, gribu. Vai tu gribi, tad, kad tev būs peļņa, braukt ceļojumos pati un kopā ar savu ģimeni, jā vai nē? Jā. Vai tu gribi nestrādāt kādam citam un neinvestēt laiku citos cilvēkus? Principā tagad es daru to, ko man vajadzēja izdarīt pirms es viņai uzdevu to finālu jautājumu. Mēģinu izlabot tagad situāciju. Laikos, jā vai nē? Protams. Bet tad mums viss ir. Vienkārši ļauj man paturēt tavu roku un parādīt, ka tas tiešām notiks. Jo es pats esmu iekšā programmā, un tur ir vēl simtiem tādu uzņēmēju kā tu. Ļauj mums izdarīt to, ko mēs mākam izdarīt vislabāk, ko mēs darām. Un visu tu savu eiro atgūsi mēneša laikā šajā te kas vilpienā. Tev vienkārši jāspēr pirmais solis, un tas arī viss. Un tas ir svarīgākais priekš manis. Ok, bet kā vispār tā ideja izskatīsies? Kādi materiāli pēc tam būs? Un šīs ir jau labas ziņas. Ja mēs pirms tam pilnīgi varējām redzēt, ka mēs bijām iesprūduši vienā kaut kādā vietā, kur viņa tāda, man tur ir kaut kāds nezināmais, un man vispār bail to darīt, tad tagad var redzēt, ka viņa ir savas bailes pārvarējusi, un viņa jau runā par nākamajiem soļiem. Hei, kas būs tālāk? Jā, jo šobrīd man ir tā, ka es nezinu, ko jūs vispār skatāties, ko jūs ņemat vērā. Jo, es ņemu vērā to, ka tu esi pabeigusi universitāti. Un, ja tu esi pabeigusi to pašu kursu, ko es zinu, ka tevī ir zināšanas, kuras tu vari dot cilvēkiem. Mums viņas ir jāsapako. Kā tas izskatīsies? Tu tūlīt samaksāsi, es tevi uzaicināšu programmā, ar tevi sazināsies mana kolēģe, kas ir klientu uzņemšanas direktore, un viņa vienosies par tikšanos ar tevi un ar tavu veiksmes menedžeru, kurš ar tevi satiksies un izbūvēs tādu īsu plānu, kas tev jādara, kas ir nākamie soļi, kas tev jādara. Un tad mēs sāksim darīt. Tu satiksies ar Niku, atnāks uz sesiju, izrunās par savu piedāvājumu par produktu, pēc tam tu aiziesi apskatīsies video, pēc tam tu uztaisīsi materiālu, pēc tam tu atnāksi mums atrādīs šo materiālu, kā izskatās tavs piedāvājums, pēc tam mēs kopā izvietosim reklāmas online, mēs viņus palaidīsim, tev sāks nākt cilvēki un viņi sāks pirkt. Un tās ir asinis, kas vajadzīgas tavam uzņēmumam. Zini, kas tad būs? Tad tu sēdēsi un sapratīsi. Tā, pagāja nedēļa, pusotra, 2, un es esmu izdarījusi tā, lai man pirmais cilvēks samaksā, un es vēl joprojām esmu. Tā tu jutīsies. Un tad tu zini, ko tu iegūsi. Tu sapratīsi, man jādara vairāk priekš šitā, lai es varētu tam darbiņam pateikt, tā. Jā. Labi, tad vēl viens ir, ko es gribētu izprast, uz kādas, tagad sociālo tīklu platformas ir ļoti svarīgas, bet jo man ir tā, ka man Instagram šobrīd ir tukšs, vai tas vispār kaut kā ietekmē, vai to jūs... Un visi pārējie jautājumi, kas būs tālāk uzdot tagad no klientas puses, būs par kaut kādiem loģistiskiem jautājumiem. Hei, Klau, man tur nav followeri. Hei, man tur vēl ir šī tāda maziņā lietiņa. Un pats galvenais, kur iespējams tava pārdošanas saruna apstājās, tajā brīdī, kad runā ar klientu, ir tad, kad klientam ir bail no tā, kas sekos un kas būs tālāk. Un šis ir super īsts video. Jūs redzējāt, ka garie video ar lielajiem takeawayiem neaizgāja. Un tad attiecīgi šeit tu redzēji, kā bailes par to, ka potenciāli viņai varētu neizdoties, un par to, ka viņai ir uztraukums, kā es apstrādāju šo iebildumu. Un kā es to izdarīju? Es identificēju, es sapratu, hei, no kā viņai ir bail. Tad es normalizēju, paskaidroju, ka Klau, baidīties tā kā tas ir normāli. Tā bija lieta numur 2. Es iedevu 3 analoģiju par lidmašīnu, Klau. Un tā nav pirmā reize, kad tu esi baidījusies savā dzīvē. 4. Es mēģināju pajokot, lai gan iznāca diezgan sūdīgi, bet tomēr es centos. Un tam vajadzēja vēl nedaudz izdarīt tā, lai tā situācija atmaikst. Un punkts numur 5.
es aizgāju tā kā binārajos jautājumos, jeb slēgtajos jautājumos, kur es atgādināju viņai, hei, Klau, man ir svarīgi, lai tu uzvarētu, man ir svarīgi, lai tev izdotos, un vai tu gribi, lai tev ir peļņa, ceļojumi, nauda, brīvība un tā tālāk. Un ja tas viss ir, tad vienkārši ejam uz priekšu. Un tas palīdzēja tā kā tik galā ar viņas bailēm. Pierakstiet tā kā šos frameworkus arī sev, lai nākamreiz, kad jūs no klienta dzirdēsiet un sadzirdēsiet to, ka viņam ir vairāk bail nekā kāds cits iebildums, lai tu zinātu, kā viņu apstrādāt. Tas arī visu šodienas īso video, lai tev izdodās. Raksti komentārus, ko domā par šo video, un droši iesūti arī savu pārdošanas video, lai es varētu to paskatīties un arī iedot atgrieznisko saiti tev. Čau! Ayo, Hitman.